Labdien! Ir 2013. gada pavasaris. Premjeras joprojām Valdis Dombrovskis uzstādījis tikko, kā arī premjerēšanas ilguma rekordu. Vai tas nozīmē, ka tikpat stipri ir arī koalīcija? Par to šodien runāšu ar politologu Jāni Ikstenu. Labdien, Jāni! Labdien. Kā tad ir ar to koalīcijas stiprumu? Koalīcijas stiprums ir tieši tāpat kā bites, ar tām jau nekad neko nevar zināt, un koalīcijas arī mēdz sašķaupīties ļoti negaidīt, un viņas arī var ļoti ilgi novilkt. Es teiktu, ka šī koalīcija ir diezgan droša līdz brīdim, kad Latvijai ceļš uz eiro būs pilnībā nogludināts. Man šķiet, ka tas ir Valdis Dombrovska darbības pamatmotīvs, kādēļ viņš šobrīd ir politikā. Un līdz ar to viņš darīs visu un pacietīs, acīm redzot, ļoti daudz ko, lai nonāktu pie eiro ieviešanas vai iestāšanās eirozonā. Kas notiks pēc tam, to neviens īsti nevar saprast, jo tās domstarpības koalīcijā šobrīd ir. Es domāju, ka pašvaldību vēlēšanas uz to brīdi, protams, jau būs garām, kad būs eiro jautājums atrisināts. Un tad īstenībā tur ir iespējami dažādi scenāriji. Respektīvi, tas nozīmē, ka mēs runājam par laika posmu, kas varētu būt šī gada otrā puse. Jā, rudens. Jo savukārt nogāzt valdību dažus mēnešus pirms vēlēšanām arī īsti lāga nav, jo tad ir viss tas valdības gāšanas rūgtums bieži vien. Savukārt tie iegūmi vēl nav kļuvuši redzami. Mums ir brīnišķīgi iespēja tā teikt pamācīties. Tātad 2004. gadā EMS nogāza uz budžetu. Ja? Tautas partija vienkārši pati nobalsoja pret savu budžetu. Es nesaku, ka tieši tāds būs tas scenārijs, bet katrā gadījumā arī šādu risinājumu nevar izslēgt. Un tad paliek vēl gads līdz vēlēšanām. Kas būs tie gāzēji? Vismaz potenciāli, kas varētu būt tie gāzēji. Nacionālā apvienība, kas šobrīd ir diezgan aktīvi nemiera cēlāji. Katrā gadījumā es neizslēdzu, ka tie gāzēji varētu būt gan vienotībā, gan arī Nacionālajā apvienībā. Protams, ka Reformu partija tā diez vai būs, jo, ja Reformu partija izdara kaut kādas asas kustības, tad tā visticamākais paliek ārpus jaunā, tā teikt, sastāva. Un šajā gadījumā tai partijai nākošajā Saeimas vēlēšanās vienkārši nav ko darīt. Parasti saka par ķēdi, ka tā ir tik stipra, cik ir stiprs tās vājākais posms. Vai mēs varam teikt, ka bijusī Zatlere, tagad Reformu partija ir koalīcijas vājākais posms? Kā uz to skatās, kā mēs mēram šo vājumu? Ja mēs mēram, piemēram, pēc deputātu skaita frakcijā, nē. Ja mēs raugāmies uz valdības sniegumu, uz atsevišķu ministru sniegumu, tad katrā gadījumā tur jau būtu par ko diskutēt. Bet ministri nav partijas biedri. Jā, bet partijai ir tā politiskā atbildība par šiem ministriem. Un, ja, piemēram, satiksmes ministrs Ronis kādreiz bija olšteiniešu un vienotības tādā politiskajā aptecēšanā, un neviens īsti nevarēja saprast, kurš par viņu atbildēs, tad šobrīd, piemēram, par ķīlu neviens nešaubās, ka tā ir reforma. Bet tad sanāks, ja mēs pat mēģinām izspēlēt to scenāriju, ko jūs teicāt, kas ir iespējams šī gada rudenī. Ja, tur notiek kaut kāda svārstības koalīcijā, tad pa jaunu jāformē pie galda, jāsēžā. Šī partija šobrīd ir ļoti, manuprāt, vismaz tā varat oponēt, viņi ir diezgan vāja. Tur īsti nav skaidrs, kas ir šīs partijas galvenie cilvēki. Tad ar ko būs īstās sarunas? Ministri, tad viņi strādā, viņi profesionāļi ir, viņi ir izpildvarā, bet partijas kodols īsti nav skaidrs. Reitingi partijai, es domāju, Reformu partijai ir joprojām ļoti zemi. Kaut kāds kodols jau tur ir, un acīm redzot, ir iespējams atbildēt uz Kisindžera jautājumu, bet... Kas tas ir Kisindžera jautājums? Ja es gribu runāt ar Reformu partiju, kam lai es zvanu? Bet es domāju, ka brīdī, kad šī koalīcija izjūg, es neizslēdzu arī pārbīdes Reformu partijas frakcijā. Daži cilvēki saprotot to, ka viņiem
ļoti liels nākotnes nav. Ka viņi vienkārši sāk meklēt kaut kādus citus, tā teikt, kuģus, uz kuriem pārkāpt. Un tad, protams, tā konfigurācija izskatās stipri citādāk. Vai konfigurācija eventuālajā gadījumā varētu būt arī savādāk? Es respektīvi domāju, kā Zaļo zemnieku partija varētu ienākt koalīcijā. Visticamāk, Saskaņas centrs jau noteikti, ka nē. Es domāju, ka pēc visa tā, kas ir bijis un ko mēs vēl tagad dzirdēsim Rīgas domas vēlēšanās, es domāju, Saskaņas centram šajā sasaukumā koalīcijā neizdosies nonākt. Jā, tur varētu būt tāds variants, ka tad ienāk zaļie iekšā, es nezinu, tiešā, netiešā veidā. Tas jau ir saruna jautājums. Bet, ja katrā gadījumā teiksim, reforma partija izkrīt ārā, tad neapšaubām tur veidojas diezgan pamatīgs rops un viņu vienkārši aizlāpīt ar teiksim, šobrīd formāli bezparteiskajiem molštēniešiem, kuri tā kā virzās uz vienotības pusi, bet kas varbūt nebūs tik tālu nobrieduši. Ja, un vēl kaut kādiem šķeltniekiem no reforma partijas, es domāju, ir drusku nedroši. Protams, to var mēģināt darīt, bet ja tur ir zaļzemnieki pretī, kā tāds monolīts bloks, kur ir gatavi piestartēt, tas varētu būt ļoti spēcīgs piedāvājums tajā konkrētajā situācijā. Protams, tur ir citi aspekti atkal, kā vienotība jutīsies kāpjot vienā laivā ar Lembergu un tā tālāk, bet tā nebūs pirmā reize un viņiem būs diezgan skaidrs, par ko viņi izšķirs. Šobrīd tādi tie nemieru cēlāji, gaisa jaucēji, ja tā var teikt, ir Nacionālā apvienība, kas ik pa brīdim kaut ko pasaka un draud ar kādām ministra demisijām. Bet tas vēlēšana laiks arī tuvojās. Pagaidām mēs to īstā nejūtam. Vai tas varētu arī vēl vairāk sakaitēt atmosfēru koalīcijā? Viņi jau šobrīd, kā Dombrovskis teica, ir grūti strādāt, jo tā Nacionālā apvienība tomēr visu laiku kaut ko tur saka, un viņai savs viedoklis par daudziem jautājumiem. Es, protams, ārkārtīgi skumstu, ka visas partijas nav parūpējušās par to, lai Valdim Dombrovskim būtu ērti. Un es domāju, ka no tā cieš visa valsts neremdināmi. Bet lieta, ko premjeram vajadzētu darīt vispirmām kārtām, ja reiz viņš ir kaut kādas komandas vadītājs, kaut kāds vadītājs, tad viena no vadītāja prerogatīvām ir, tā teikt, risināt problēmas, kas šajā komandā ir radušās. Viņš ļoti aktīvi šīs problēmas paslauka zem paklāja, cerot, ka viņas kaut kā vai pašas atrisināsies, vai arī viņas vienkārši nav atrisināmas. Es domāju, tas nav īpaši veiksmīgs vadības stils, un tad premjeram vienkārši ar to ir jārēķinās. Ja viņš tik bezzobaini uzvedas, tad tas, ja tā varētu teikt, tās domstarpības. Tā visi var izšaut agri vai vēlu. Jā, viņi var izšaut. Es tiešām nedomāju, ka tā visi ir pilnīgi tukša, tādā izpratnē, ka Nacionāla apvienība ir tāda neapmierināta, ņurdoša, pilnīgi bez pamata. Tur ir pamats, un tie, kas tur runā par koalīcijas līgumu pārkāpšanu, es domāju, tur vajadzētu tā chronoloģiski skatīties, kurš tur pirmais, kurā brīdī pārkāpa. Teiksim, Matīs iecelšana amatā, satiksmes ministra amatā, manuprāt, bija vistīrākais koalīcijas līguma pārkāpums. Tā kā tur kaut ko čalot tagad ir diezgan neapdomīgi. Tātad, vienā vārdā vēl rezumējot, jūs pieļaujat, ka mūs varētu sagaidīt politiskajā ziņā, interesanti notikumi pēc vēlēšanām gadu otrajā pusē. Jā. Paldies jums par sarunu. Tas bija politologs Jānis Ikstens.